Jau man ir tik daudz ko stāstīt un tik daudz jaunumu, ka tā kā būtu grēks nemēģināt ienākt jau šodien un pastāstīt, citādāk ir tik daudz kā sakrājies. Es ceru, ka telefons turēsies, jo šobrīd viesturs ir paņēmis man statīvu uz garāžu, lai viņu atjaunot un salabot, tad man nav statīvs uz mazu brītiņu. Bet šobrīd arī nav bijis vajadzība pēc tā. Par lielo rebrandu es jums droši vien pastāstīšu mazliet vēlāk. Es nezinu, vai es par to stāstīšu šajā reizē, varbūt nākamajā reizē. Jā, esmu atgriezusies no Spānijas, ir ļoti forši būt mājās, ļoti forši būt arī Latvijā. Pabaudīt arī pavasari šeit un pabaudīt vēl arī to, ka ir mazliet vēl tāds dzestrums un tāds vēsums un tas svaigais gaiss ir tik forši un nenovērtējami. Atziņas pēc šī izbrauciena tikko pabeidzu. Principā augšuplādējusi, salikusi perfektā mapītē. Es neesmu vēl nosūtījusi ziņu. Tas ir burtiski pāris minūšu jautājums, tā kā tos ļoti drīz sakārtošu. Un es pieķeru sev pie tā, ka šis brīdis, kad tev ir jānodod darbi un ka tu gaidi to atbildi. Un kamēr ir šī neziņa, tas mazais brīdis ar neziņu, kamēr tev atbild un apskatās šos darbus, ir tas viss tāds tik daudz domu, vai viss izdevās, vai viss labi. Tad no aizgāja mans do it yourself statīvs. Es laikam viņu atstāšu šādi. Es teicu, ka šī neziņa ir tas mazais brīdis, kad tu sevi šausti visvairāk. Ne tik ļoti, kamēr tu dari. Es jau dabūju atbildi un atgriezenisko saiti. Un ir ļoti forši. Tā kā nākamās turpmākās dienas postošu savā profilā šos video, ja mēs tās runājam. Un man būs savs atlaižu kods. Tā kā tas arī ir ļoti forši, jo tātad varēšu draudzenēm šo produktu piedāvāt par izdevīgāku cenu. Biju dzirdējusi par šādu pieeju, ka tu norezervē jau naktsmītni un tad beigās uzraksti e-pastu naktsmītnei, hei, es tur braucu pie jums, būšu tad un tad. Un es īstenībā veidoju saturu, varbūt vēlaties sadarboties. Es šo te biju filmējusi, ka es ar to dalos, bet izdzēsu. Un neieliku tajā iepriekšējā video, jo domāju, nezinu, vai es tomēr vēl uzrakstīšu un mazliet godīgi sakot raustījos un šaustījos tīri sevī, vai vajag vai nē. Tas tomēr būs ģimenisks brauciens, varbūt tomēr neņem to kā darbu un godīgi sakot, šo te nedēļas nogali pavadot. Tagad varu arī rast atziņas, par cik šis bija tāds ģimenes pasākums. Tad tiešām tā vēlme ņemt telefonu rokās, filmēt un darīt bija mazāka. Ir īpaši, kad ir tas mazais spiediens, kad es to nefilmēju priekš sevis, un man vienalga, kā tas izskatās, bet tomēr, ka tas ir paredzēts nodošanai, šis materiāls. Un tas uzliek to mazo spiedienu, ka tātad tas ir mazliet nopietnāk par parastiem storijiem, ko es būtu ielikusi, vai maziem klipiņiem, ko es filmētu sev. Un tas mazlietiņ man fonā traucēja 100% baudīt šo te dienu, jo man pakausī tomēr bija tas, ka man jānofilmē šis un jānofilmē šis. Bet tāpat laikā es šo te dienu baudīju 90%. Cik es esmu cilvēks, kas saturu veido jau 10 gadus, tad nav tā, ka šis man tiešām traucēja. Tas vienkārši uzlika mazliet atbildību. Vienkārši piedomāt pie šī satura, ko es veidoju. Un es uzrakstīju šo te e-pastu. Es ļoti baidījos no šīs te atbildes, bet, protams, atbilde bija pozitīva un viņa bija ar mieru un ar prieku sadarboties. Un tagad arī man principā ļoti raiti jau top materiāls un es drīz varēšu jau arī to nodot un publicēt. Un es ļoti, ļoti priecājos par to, ka es nenoraustījos. Un neatrunāju sevi tomēr, bet pamēģināju, jo es domāju, kas būs sliktākais, kas varētu notikt. Viņi man atteiks un es rezultātā vienkārši tāpat, kā jau bija paredzēts pašā sākumā, samaksāšu par šo te atpūtu un izbaudīšu viņu
vēl, tā kā brīvāk un nestrādājot. Tur es jūs nepaņēmu, diemžēl, līdzi, jo, jā, kā jau es minēju, tas bija tas ģimenisks pasākums un nesanāca jūs paņemt līdzi, jo šo te saturu veidot jau bija ekstra. Paņemt jūs vēl līdzi arī ir diezgan ekstra. Jāieliek, un šoreiz tas nebija šis te gadījums. Bet es atkal esmu principā ar tukšām rokām un atvērta iespējām un gatava medīt jaunus zīmolus un jaunas iespējas. Tā kā, jā, atkal ir šī tāda jaunas lapas sajūta. Ļoti interesanti, kur tas vedīs, ko tas nesīs un kā